Tātad sveiki visām lietotājiem šeit Mito. Vēlējos jums ātri parādīt vakar nakts ātro bilžu sakrājēju. Tad tas būs tāds ātrs PHP pamācība, kā savākt no Gigan šās skaistās meitenes, lai būtu ko izmantot uz desktop. Tad uztaisam foršu indeksu failu savu www.mapne. Protams, varat arī uz hostu to darīt, ka jau es to esmu darījis. Ko es jums gribētu ieteikt? Jums visticamāk metīs ārā vienu baigo feature nepatīkamo pār limitu laikam. Tad atrodam arī PHP ini failu. Protams, var to visu darīt arī bez šī data, daisīt tāds kurli un visādiem tādiem lietām. Tā kaut kur maksimum, rekvar. Šeit būs 30, lai es vienkārši pieliku daudz nulles, lai viņš neapstājās, un restartēt, protams, savu paču. Kad tas viss ir izdarīts, vienkārši, kā es to darīju personīgi, tas bija atvērt Gigan.lv, aizgāju uz šeit bildītēm uz vienu, protams, varat papildināt uz lielu izmēru, šeit ir links. Tātad katrs šis numuriņš mainās, katrs numuriņš nozīmē bildi. Kaut kur vakar sāku šeit skaitli pamainot, varat baigi forši, teiksim, atrast kaut kādu bildi randumā, vai ne? Bet, ja mēs ieliekam 100, teiksim, nav bildi, tad es biju atradījis 1606, nemaldos. Ne, 56, kaut kā tā. Šeit pirmā bildi, Gigan, un 4 tur bija beigas. Tad šis ir, ja mēs skaitām tā, mums vajag paņemt šo linku. Tad kontents, ko mēs dabūsim, ir, tagad man jau apakšā ir kods, kad es pārakstīšu vienkārši, lai jūs sekojat līdzi, kas file get contents. Tad šeit būs tas links. Pavisam vienkārši un file put contents. Tad es man vienkārši ir jauns komps un es vēl kārtīgi pieredzi pie attiecīgi pieredzi pie klaviatūras. Un tēt ir bilde, šis mainīgais, kuru bildi mēs paņemam un attiecīgā mapa. Es personīgi izveidoju šeit mapi, kur arī es jums varu parādīt, kur es esmu sakačājis viņu šādā veidā. Reku ir pilns. Nē, es visu nokačājis, bet liela daļa kaut 2000 vakar, ne tik 2400 skaitlīti. Protams, būs tur kaut kāda tukša bilde arī, bet par to mazāk satraucies. Tātad, iemetam iekšā DNS šeit mapīt. Tad, lai pārbaudīt, ka mums šis skripts strādā, mēs vienkārši aiziesim uz localhost. Un nevajadzētu neko vispār izmest. Viņš pēc būtības tagad jums tas ir atkarīgs no jūsu interneta, protams, nerādīsies, kā jums tad connection dīvaini. Būtības viss ir kā nāks. Te mums būs, atvainojos, ļoti biju piemirsis par bildi pašu, teiksim, tagad mums vajadzētu visam strādāt. Jā, forši un atrodamā meitene mums ir, lūk, mēs iegūstam mūsu daļavu. Viņš ir diezgan labāk kvalitātē, tā ka tur nav ko liek uztraukties, jo
1640 x 1240, domāju, desktopam 5, protams, tur ir kaut kāds taisnās bildes, par to jūs paši varat izvēlēties, kuru jūs tur gribat. Un teikt, mēs viņu vienkārši uzliksim ciklā, lai viņš pildās. Vērtība ir viens, tātad pirmā vērtība ir tā, no kura mēs sākam. Tātad šī vērtība, līdz ir 4, teiksim, noliksim 4500, kaut kādi bildes. Protams, ja jūs gribat, jūs varat atrast vienkārši paskatīties šādā veidā pēdējo. Jāzvar 4506, tad viņš tā ir pēdējā bilde. Ja gribat pārbaudīt, tad uzliekat 7 un nav 506. Laikam tā bija. Jā, 506. Un skaitam pa vienu vērtību katreiz tad klāt. Un attiecīgi. Šeit mēs uzliekam tā, lai mums visas bildes nav vienādā nosaukumā. Un šeit arī, lai ņem attiecīgo īvērti. Un vienkārši šo skriptu palaižam, paskatāmies, vai vēl atrenējās. Un skatāmies attiecīgi mums meitiņu mapītē. Lūk, arī bildes sāk lādēties. Tas ir atkarīgs no jūsu interneta ātruma. Jūs paņemat, paskatīties, kāds jums ten ir patīri, padējuši, ja kāda liekas nesmuka vai kāda jums tur, bet es šaubos, ka viņas tur ir kaut kāds hibrīd bildes, tur bija atrasts starpā arī, bet tas mazākais. Tātad, tas būtībā būtu viss arī, lai veiksmīgi jums bilžu lejuplādu un seksīgi zaiķi uz monitāru. Paldies par uzmanību, es biju Kmito no Pamela B.